Kamēr Latvijā nepilsoņu kongresa aktivitātes visbiežāk izpaužas kā mazskaitlisks protests pie Saeimas vai valdības, ar daudz plašāku vērienu organizācija darbojas starptautiskā līmenī. Lai apgalvojums par Krievu cilvēktiesību pārkāpumiem un diskrimināciju Latvijā pacelt ārpus mūsu valsts robežām, nepilsoņu kongresām pakalpojums sniedz Londonas sabiedrisko attiecību aģentūra Bell Pottinger. Tā ir pasaules slavena firma, kuras pakalpojumi nav lēti. Aģentūra Eiropas Savienības acīs spodrinājusi tēlu arī Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmam. Nepilsoņu kongresa pārstāvi apgalvo, ka nav maksājuši Londonas firmai. Tajā pašā laikā kāds Anglijas lobby nozars pētnieks zina stāstīt, ka Bell Pottinger līdzīgajām firmām lielas summas tērē Krievijas valdība. Tematu turpina Ģedards Ģelzis. Darboņi no nepilsoņu kongresa, kura birojas atrodas šeit Skolas ielā, aktīvi strādā, lai ārvalstīm radītu iespēju, ka Latvijā apspiež un diskriminē krievus. Tā nav sagadīšanās, ka par organizācijas aktivitātēm parādās publikācijas tādos lielos pasaules mēdījos kā The Financial Times un The Wall Street Journal. Par to rūpējas Londonas sabiedrisko attiecību aģentūra Bell Pottinger. Tā ir skandalosa slava, un tās pakalpojumus var atļauties tikai ļoti turīgi klienti. Londonā bāzētā aģentūra Bell Pottinger ir pasaules smagsvars sabiedrisko attiecību jomā. Uzņēmums sniedz pakalpojumus uz visiem kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Bell Pottinger ir neapšaubām viens no lielākajiem spēlētājiem Anglijas PR tirgū. Aģentūras valdes priekšsēdētājs ir Timotijs Džons Lejs Bells, jeb Lords Bells. Viņš ir britu sabiedrisko attiecību gurū. Bell veidotās priekšvēlēšanu kampaņas savulaik bruģēja uzvaras ceļu Anglijas zelslēdijai Margaretai Tečerei. Jūs varat pastāstīt, kādā veidā jūs sākāt sadarbību ar šo uzņēmumu? Vienkārši mēs iepazināmies ar vienu no viņiem darbiniekiem, kuram bija interese palīdzēt mums, un kādu laiku palīdzēja. Pēc tam tā interese iztrūka un mūsu sadarbība beigusies. Jūs šobrīd vairs nesadarbojaties ar šo? Nē. Krivtsova apgalvo, ka Bell Pottinger ir pats uzrunājis un piedāvājis savus pakalpojumus. Nepilsoņu kongresu atbalstot daudzi gan Latvijā, gan arī Lielbritānijā, sākot no vienkārši strādnieka līdz pat ministram. Cik daudz jūs maksājat šai aģentūrai? Mēs nemaksājam. Kā? Bija iespēja, ka cilvēkiem ir interesi līdzdarboties šajā projektā, un mēs ņemam tāpat kā daudzi citi, kas mums palīdzēja. Cilvēki daži palīdzēja tulkot, citi palīdzēja galdus stiept, šie palīdzēja rakstīt preses relīzes. Bell Pottinger atbildīgā darbiniece ar nepilsoņu kongresu ir Olga Babakova. Viņa norādīta, ka aģentūras kontaktpersona preses relīzēm ārvalstu medijiem, kas informē par Latvijas nepilsoņu aktivitātēm. Tāpat Babakova visticamāk ir palīdzējusi organizācijas darboņiem sasniegt vajadzīgo rezultātu starptautiskajās institūcijās, piemēram, ANO cilvēktiesību komitejā. Uz Babakovas vārda ir reģistrēta arī interneta vietne Non-Citizens.eu. Tajā ik viens starptautiskā līmenī var parakstīt petīciju, lai pieprasītu Latvijas nepilsoņiem tādas pašas tiesības kā pilsoņiem. Kampaņa gan nevedas. Līdz šim parakstījušies nepilni 2000 cilvēku. Un to vietni, kas ir izveidojis? Mūsu atbalstītāji. Cik jums vēl jautājumi? Šis ir pēdējais jautājums. Un kas tas ir par cilvēku, kas to reģistrē? Šobrīd es neatceros, kurš to atbild. Mūsu sabiedriskā kustība ir vairāki palīdz. Tas bija sen, neatceros. Tā ir arī laikam Olga Babakova, vai ne? Es nepārbaudīju to. Ja jūs zināt, tad nevajag ko jautāt. Bell Pottinger neatbildēja par sadarbību ar Latvijas nepilsoņu kongresu, bet Olga Babakova esot palīdzējusi nepilsoņiem organizatoriskos jautājumos. Did you work for free or did non-citizens usually pay you? How does it happen? For example, if I would like to employ your services, would I have to pay you? I'm sorry, as I told you, I'm not entitled to answer questions. So please, if you have any questions, contact non-citizens. It's not. If you're writing about non-citizens, but Bell Pottinger has nothing to do with their situation. So. Olga Babakova gan nav tikai ievērojams PR aģentūras darbiniece. Viņas tēvs ir Aleksandrs Babakovs, Krievijas parlamenta deputāts un prezidenta Vladimira Putina sūtnis tautiešu jautājumos. Visticamāk, ka tā nav sagadīšanās, un tieši tādēļ nepilsoņu kongress ir sadarbojies ar Londonas aģentūru.
But this doesn't concern your company, it concerns you personally. Is your father Alexander Babakov? And I'm not going to answer your questions because I'm not entitled. You're writing about non-citizens, and please have a good day. I'm just interested in what's the connection? Why did you decide to help non-citizen Congress? I'm sorry, I'm not going to answer your questions. I'm a Bell Pottinger employee, and our conversation finishes here. Bell Pottinger ir iegūst ļoti efektīvu uzņēmumu reputāciju. Aģentūra apkalpo lielas korporācijas un ļoti turīgus cilvēkus, arī no Krievijas. Pēc Latvijas drošības policijas publiskotās informācijas, Britu aģentūra sadarbojas ar Krievijas enerģētikas, derīgo izrakteņu un banku nozars pārstāvjiem. Bell Pottinger have worked for some of the most authoritarian countries on earth. They've worked for the government of Sri Lanka, they've worked with the government of Egypt, they've worked with the government of Belarus. Anglijas lobby nozares pētnieks stāsta, ka Krievijas valdība un tās kontrolētās kompānijas kā Gazprom ir pārskaitījušas Anglijas lobby firmām milzīgas naudas summas. Londonas sabiedrisko attiecību aģentūras ir iecienīta izvēle autoritāriem režīmiem un nedemokrātiskām valstīm. Bell Pottinger nav plaši pazīstams ar to, ka piedāvātu bezmaksas pakalpojumus. I would normally come out at £500 per half day, so £1,000 a day. Okay. Normal Bell Pottinger rates for such a service would be thousands of euros per month minimum. So you're talking 10,000 euros a month, 20,000 euros a month for a very, very basic service. That's what a London-based public relations agency would charge. So Bell Pottinger may have done this free of charge, of course, but if they were charging their normal commercial rates, you would be looking at a figure which would be many tens of thousands of euros per month. Kopš gada sākuma nepilsoņu kongresa aktivitātes ir sākusi atbalstīt arī kāda Briselē bāzēta nevalstiska organizācija Starptautisks fonds labākai pārvaldībai. Fonds cīnās par fundamentālām cilvēktiesībām un demokrātiju. Organizācijas vadītājs James Vilsons ir aktīvs nepilsoņu kongresa atbalstītājs un ir apmeklējis pasākums arī Rīgā. Vilsons palīdzēja Krivcovai marta sākumā sarīkot Eiropas mēroga kampaņu. Tās lozungs – visiem Eiropas nodokļu maksātājiem jādod vēlēšanu tiesības. Yeah, I gave them some ideas. So the idea for the campaign, Treasure Your Vote, was my idea. So I've given them some public relations advice. Nekā personīgi sarunā ar Džeimsu uzdevās par sabiedrisko aktīvistu no Daugavpils. Džeims atteicās bez maksas atbalstīt starptautisku kampaņu, lai nosodītu cilvēktiesību pārkāpumus Latvijā. Do I have to pay you? Do you usually ask payment? Well, yeah, I'm a consultant, so I would ask for some payment. Okay. Depending on the work. Okay. So, yeah. I thought, I just think it's for free. Okay. Okay. Nepilsoņu kongress nav reģistrēts oficiālā Latvijas biedrība reģistrā, un šāds status tam ļauj neatklāt savu finanšu darbību. Pēc viņa paša teiktā nepilsoņu kongresam ir kopumā 7,000 atbalstītāju un pagājušā gadā ziedoti turpat 30,000 eiro. Bet diez vai ar to pietikt, lai atļautos algot pasaules klases PR kompānijas.